klasē, aizmuguras pieciņas, dzinēja tilpums līdz 3 litriem. Uģis Oliņš pirmajā rindā, no otrās rindas Dzenis Zimza un Kukamilks un aizmugurē Ērglis ar Nebaru. Aizmugurē Ērglis un Nebars, tas vieniem izklausās labi un daudzsološi visam šī brauciena scenārijam. Pēdējās sekundes sagaidām luksaforu signālu un aizmuguras pieciņas 3 litru klase aizlido trasē. Oliņam izdodas noturēt savu līderu pozīciju, Nebars ar Ērgli ar pamatīgu pātrinājumu, jo izejā no starta asfaltētās daļas. Izdodas Zimzam tik līdz 2. vietai, Nebars ir aiz viņa, Ērglis paņem džokeri pirmajā aplī, nāk atpakaļ pēdējā vietā. Nebars tiek līdz 3. pozīcijai, Kukamilks paliek aiz viņa, un tur Raitis Dzenis mēģina noturēt savu mašīnu kaut cik tajā virzienā, kur ir jābrauc pa trasu uz priekšu. Pāris reizes samētā viņa autošķērsām Ērglis, līdz ar to jau ir garām un pakāpis uz 5. vietu šajā braucienā. Tikmēr Uģis Oliņš līderu pozīcijā tuvojas pirmā apļa beigām. Oliņš veiksmīgi izmantoja to, ka viens pats varēja startēt no pirmās rindas, notur savu 1. vietu. Zimza seko aiz viņa, Nebars ticis līdz 3. vietai. Pagaidām Ērglis ir vienīgais, kurš ir izbraucis džokeri, vai kāds riskēs darīt to jau 2. aplī. Nebars notēmē uz labo trases malu un iebrauc džokeri jau 2. apļa sākumā. Nebars nāk ārā no džokera, Kukamilks tuvojas, Ērglis kļūdās pirmajā līkumā, zaudē tempu, Nebaram izdodas atgriezties priekšā Ingum Kukamilkam, un tā šobrīd ir 3. vietā. Nebars gan lēns ir braucot augšup kalnā 2. taisnē, tur lielā ātrumā tuvojas Ērglis. Ērglis šķiet ieskrien aizmugurē Kukamilkam, neliela sadursme starp viņiem, Sanā iekšā priekšpēdējā līkumā, un atstāja žiguli dubļos, aizlido garām Edmunds Ērglis, līderis tikmēr pabeidz nākamo apli Uģis Oliņš. Turpin 1. vietā Edijs Zimza, seko aiz viņa, Nebaram un Ērglim jau apdausītas mašīnas aizmugurē, pa līvo detaļas no bumpera gan aizmugurē, gan priekšā. Un pēc šīm sīvajām cīņām 3. 4. vietā šobrīd Nebars ar Ērgli, tikmēr Oliņš notur savu līderu pozīciju, abi divi ar Zimzu bez liekas grūstīšanās. Turpina palielināt savu pārsvaru, brauc prom no sekotājiem un šķiet, ka jau būs sakrājuši pietiekami daudz laika, lai izbrauktu džokeri un atgrieztos priekšā. Nebars arī tuvojas līderu trīniekam, Ērglis vēl aizmugurē, Kukamilka mašīna ar vienu lēnāk brauc augšā finiša kalnā, šķiet viņš mēģina nobraukt trases malā ar baltajiem karogiem, tiek brīdināti pārējie par to, ka lēni braucošs objekts ir parādījies trasē, tikmēr aiziet pēdējā aplī Uģis Oliņš, pēdējo apli iesāka arī Pēters Nebars. Līderiem džokera apmeklējums, Oliņš džokerī, Nebars iebrauc 1. līkumā, Zimza šobrīd džokera līkumā, nāk ārā no džokera Oliņš, atgriežas trasē priekšā, Nebaram izdodas iespraukties starp viņiem, Pēters Nebars tiek līdz 2. vietai, Edijs Zimza 3. un Edmunds Ērglis lēni cauri pēdējiem līkumam pēdējā aplī. Vairs nav tā tempa, kas brauciena sākumā, savukārt Pēters Nebars vēl pēdējā līkumā ir noķēris līderi un mēģina cīnīties par uzvaru šajā kvalifikācijā. Uģis Oliņš ir priekšā, Nebars ir cieši aiz viņa, tur pamatīgas bedres ir līkuma beigās, praktiski nekādu iespēju mainīt trajektoriju un tikt kaut kur blakus. Uģis Oliņš notur savu 1. vietu, Pēters Nebars no pēdējās rindas tiek līdz 2. pozīcijai, Edijs Zimza finišē 3. Edmunds Ērglis 4. un tad Raitis Dzenis tuvojas finiša līnijai. Tā izskatās jaunā aizmuguras pieciņas 3 litru klase. Un turpinām ar 3 litru vaļīšiem. RVD 3000 klase uz starta. Pirmā rinda pilna, pēdējā rinda pilna. Ērglis mazliet zaudē Nebaram. Nebaram iekšējā mala un arī lielisks starta moments. Ērglis noturās blakus cīņu līdz 1. līkumam. Tur Edijs Zimza mēģina noķert pirmās rindas braucējus. Zimzam ir iekšmala 1. līkumā, tomēr tur paspēja aizgriezt priekšā Raitis Dzenis. Tikmēr Edmunds Ērglis paņem džokeri jau 1. aplī. Uģis Oliņš sako viņam līdzi, abi divi džokeri izbraukuši. Šobrīd Ērglis ir atpakaļ trasē aizmugurē Kukamilkam. Kukamilks jau paliek aiz muguras, Ērglis ir ticis jau līdz 4. vietai, un šobrīd viņš ir labākajā pozīcijā no tiem, kuri jau ir pabijuši džokerī. Edijs Zimza 3. Raitis Dzenis 2. vietā un Pēters Nebars brauciena vadībā.
Tikmēr Oliņam Kukamilka apdīt neizdodas, šķiet ir Žiguls uz brīdi zaudēja tempu, bet pēc tam atkal atgūst. Ārmals Smiltīs, Oliņš arī neriskēja iebrauktoties. Ārmals Smiltīs pēdējā līkumā izbrauc Raitis Dzenis un zaudē visu. Zaudē otro, zaudē trešo pozīciju un tikai 4. vietā var turpināt braucienu. Tik dārgi maksā viena zaudēta trajektorija un vienreiz izslīdēt Ārmals Smiltīs. Veseli 2 konkurenti aizlido Dzenim garām šai vienā līkumā. Tagad viņš turpina cīņu. Pirmā pagrieziena izejā Ērglis seko cieši pa pēdām Edijam Zimzam, bet kamēr Ērglis ar savu jau izbraukto džokeri seko aiz Zimzas, tikmēr Pēteris Nebārs līderu pozīcijā brauc projām. Un Edmunds Ērglis paņem pārāk plašu trajektoriju pēdējā līkuma sākumā. Raitis Dzenis gandrīz iespraucis iekšmalā. Tikmēr Nebārs aizbrauc un priekš pēdējā aplī 2 riņķi jau aiz muguras. Pa to laiku 1.6 klase gatavojas savam startam. Nebārs pirmajā līkumā džokeri atlicis uz pēdējo apli, bet kaut kas notiek Ērgļa mašīnai. Zaudē pozīciju Dzenim trasē. Pozīciju vienu no zaudētajām izdodas atgūt Dzenim apli iepriekš. Viņš bija tas, kurš pēdējā līkumā kļūdījās. Tagad Ērglis paliek aiz muguras. Dzenim izdodas atgriezties 3. vietā. Edijs Zimza līdz ar to iegūst pamatīgu pārsvaru 2. pozīcijā, un tagad jau viņam ir visas izredzes saglabāt 2. vietu arī pēc džokera apmeklējuma. Viens pilns riņķis atliek līdz finišam, knapi tiek augšā finiša kalnā. Ingus Kukamilks izbrauc pēdējā, viņam tas ir priekšpēdējais aplis, tikmēr pēdējā aplī dodas Pēteris Nebārs. Līdera pozīcija Nebaram, Edijs Zimza 2. vietā. Kaut kas notika Edmunda Ērgļa mašīnai, viņš acīm redzam bija ātrāks pirmajos 2 apļos nekā pēdējos 2. Aiziet uz pēdējo apli arī Raitis Dzenis, atguvis 3. vietu šajā braucienā. Ērglim kaut kas tur neiet. Brauciena sākums bija tik lielisks un daudzološs, vismaz 2. vietu bija viss cerības izcīnīt pēc džokera brauciena sākumā, tikmēr mēģina izvairīties no ātri tuvojošas tehnikas, zaudējis veselu apli Ingus Kukamilks. Izdodas no viņa izvairīties Pēterim Nebaram. Nebaram vēl pēdējā līkuma līdz finišam. Pēdējā līkumā ir apstājies Uģis Oliņš, viņa mašīna ir izbeigusies. Apli pirms brauciena beigām Nebārs pa Ārmals Smiltīm. Kaut arī ne ar vienu nav jācīnās, bet redzam, cik daudz laika viņš spiests zaudēt tai smilšainajā līkuma ārējā malā. Pēteris Nebārs izcīna uzvaru RVD 3000 klases 3. kvalifikācijā. Edijs Zimza finišē 2. vietā un Raitis Dzenis tiek līdz 3. pozīcijai. Edmunds Ērglis 4. vietā pāri finiša līnijai. Ingus Kukamilks atgūst zaudēto apli un aizbrauc garām Oliņa mašīnai. Oliņa mašīna stāv trases malā un, diemžēl, Uģa Trauberga mašīnas motors izbeidzās šķiet jau vakardien. Mums priekšā 3 litru aizmuguras piedzīģes klase, kurā tagad var startēt arī visi vāzu klasika meistari no iepriekšējiem gadiem. Pēteris Nebārs, Edijs Zimza un Uģis Oliņš pirmajā rindā. Dzenis Ērglis un Kukamilks no 2., 3. Dzenis paliek uz vietas. Zimzam izdodas izcelt startu. Nebārs zaudē 2. pozīciju. Uģis Oliņš no Ārmals mēģina aizspraukties viņam priekšā. Tās arī izdodas. Nebārs atkrīt uz 3. pozīciju. Tur sadūrs mieskrien aizmugurē Oliņa mašīnai. Ērglis izmanto šo situāciju un kamēr Nebārs taranē priekšā braucošo, viņš zaudē tempu un Edmunds Ērglis ir garām iebraucot 1. trīniekā. Arī pirms tam kvalifikācijā Edmunds Ērglis bija ātrs brauciena sākumā, bet tad pamatīgi zaudēja tempu pēdējos apļos. Redzēsim, vai tagad ir izdevies novērst tehniskās problēmas un viņš varēs noturēt ātrumu līdz finišam. Šobrīd viss iesāks lieliski. Ērglis 3., Oliņš 2. un Edijs Zimza brauciena vadībā. Ar Žiguli pa priekšu 3 litru klasē, kurš to ir redzējis. Un Nebārs pēc neveiksmīgām starta cīņām dodas džokeriem, bet džokers izrādās tikpat neveiksmīgs. Viņš nāk atpakaļ trasē un tur priekšā ir Raitis Dzenis, kurš startā palika, kamēr pārējie aizbrauc un zaudēja daudz laika. Aiz viņa atgriežas atpakaļ trasē Pēteris Nebārs. Vai tā būtu bijusi veiksmīga taktika, to mēs redzēsim atlikušajos apļos. Edmunda Ērgļa mašīnas aizmugurē Pampers paliek mētāji
Mēģinājamies priekšpēdējā līkumā. Varbūt tagad priekšējais mētājies jau kaut kur citur. Edijs Zimza turpina līderu pozīcijā. Uģis Oliņš 2. Edmunds Ērglis 3. Zenis notur 4. vietu. 5. Pēters Nebars no 5. vietas. Un pirmajā līkumā lēns kļūst Edijs Zimza. Tiešām vienkārši uzbrauca uz smilšu vaļņu un norakās. Katrs pa savu pusi mēģina garām viņam tikt. Gan Raitis Dzenis, gan Pēters Nebars. Nebars izbrauc uz ārmalu, tur gandrīz saskrienās ar Edmundu Ērgli. Ērglis fantastiski veiksmīgā mirklī izmanto džokeri, nāk atpakaļ trasē tajā brīdī, kad konkurenti ir spiesti mainīt trajektoriju, spiesti samazināt ātrumā stāvošās Edijas Zimzas mašīnas. Zimza izstājas, Uģis Oliņš līdz ar to izvirzās līderu pozīcijā un Edmunds Ērglis tiek līdz 2. vietai un kas pats galvenais ir priekšā Pēterim Nebaram. Starp viņiem cīņa jau kvalifikācijas braucienos, tagad tā turpinās arī finālā. Džokeri abiem ir izbraukti, beidzot džokerī dodas arī Uģis Oliņš. Līderis nāk atpakaļ pēc džokera apmeklējuma. Stāv trasē bīstamā vietā Edijas Zimzas mašīna, atkal mēģina pa ārmalu braukt garām Pēters Nebars, bet tik un tā tur apdzīšana ir aizliegta, nav īsti jēgas braukt ārējā malā. Tikmēr Ērgļa auto ir noķēris Raitis Dzenis arī iepriekš kvalifikācijā. Dzenis kļuva ātrāks uz braucienu beigām, Ērglis kļuva lēnāks uz braucienu beigām, tagad viņš jau stumj viņu iekšā pēdējā līkumā. Atliek vēl veseli 3 apļi līdz finišam. Līderiem džokeri izbraukti, Uģis Oliņš aiziet 5. aplī, Edmunds Ērglis augšā kalnā. Jā, vien tā mašīna spēs noturēt ātrumu līdz finišam. Ērglim šobrīd 2. vieta. Dzenis sako aizmugurē 3. pozīcijā. Pēters Nebars joprojām ir ārpus goda piedestāla. Garām Edijas Zimzas mašīnai. Šobrīd garām avārijas vietai brauc kaut kur. Vai kāds tiešām aizķēra Zimzas auto tur garām braucot īsti? Nevarēja saskatīt. Tur nav daudz vietas līkuma iekšējā malā. Palīvo detaļas no Edmunda Ērgļa mašīnas. Palīvo detaļas no Raita Dzeņa mašīnas. Turpina atdalīties aizmugurējais bumpers. Pēters Nebars ir cieši viņam aizmugurē. Dzenis kļūdās priekšpēdējā līkumā. Nebars momentā ir garām pakāpjoties uz 3. vietu. Līdz ar to Pēters Nebars šobrīd jau nodrošina sev vietu uz piedestāla. Uģis Oliņš ar pārsvaru aizbrauc priekšpēdējā aplī. Edmunds Ērglis šobrīd notur 2. vietu, bet Pēters Nebars jau ir nonācis viņam aizmugurē pēc veiksmīgas cīņas ar Raita Dzeni. Nebars mēģina tikt blakus Ērglim. Ērglis nosēdz iekšmalu. Pirmajā līkumā trajektorija vairs nav svarīga, jo tur ir dzeltenie karogi, tur apdzīt nedrīkst. Ērglis garām avārijas vietai jau sāk pātrinājumu. Nebars paliek aizmugurē. Tur ļoti iespējams, ka taktiski jau avārijas vietai tuvojoties var samazināt tempu. Ērglis pamatīgi samazina tempu atpakaļējošā taisnē pirms priekšpēdējā līkuma. Tagad Nebars spiests bremzēt, lai izvairītos no viņa mašīnas. Pēdējos līkumos Ērglis iekšmalas brīvas neatstāja. Līderis pa to laiku jau brauc augšā finiša tramplīnā. 1 aplis atliek līdz brauciena beigām. Pēdējā aplī aiziet līderis Uģis Oliņš visiem pa priekšu. Šķiet, ka Pēters Nebars ir ātrāks. Vai Ērglim izdosies noturēt viņu aizmugurē? Taisne līdz 1. līkumam, un līkumā jau ir dzeltenie karogi. Tur nav iespējams apdzīt, tur nedrīkst apdzīt līdz pat vietai, kur trasē stāv Edijas Zimzas mašīna. Ērglis garām Zimzas mašīnai pa otru pusi mēģina aizlidot garām Raitis Dzenis. Ērglis jau sāk pātrinājumu, šķiet ar ļoti taktiskiem manevriem. Ērglim izdodas noturēt savu 2. pozīciju. Īstajā brīdī sāk pātrinājumu, nespēja noķert to mirkli. Pilots, kurš sako viņam aizmugurē, un Nebars tajā trases vietā, kur viņš savukārt varētu Ērgli apdzīt, viņš ir pārāk tālu aizmugurē. Tikmēr jau pēdējais līkums, vēl pēdējā cīņa. Uģis Oliņš izcīna uzvaru 3 litru klasē. Edmundam Ērglim izdodas noturēt 2. vietu, kaut arī Pēters Nebars gandrīz uzstumi viņu augšā kalnā uz finišu. Nebaram 3. pozīcija, 4. paliek Raitis Dzenis. Edijam Zimzam diemžēl izstāšanās. Ingus Kukamilks 5. vietā tuvojas finišam. Aizmuguras piedziņas klasē. Jebkāda tehnika, 3 litru motoru un aizmuguras piedziņu šeit dara. Tā kā ir iespēja pievienoties, ir iespēja augt, ir iespēja kļūt kuplākai šai klasē. Vaz klasikas vairs nav. Redzējām, Edijas Zimza jau parādīja, ka arī ar Vaz klasikas Žiguli 3 litru klasē var rulēt mierīgi pa priekšu līdz brīdim, kad kaut kas notika viņa tehnikai un, diemžēl, bija